Iepriekšējā sērijā mēs apspriedām, kā rietumi izturējās pret verdzību. Un kā vergi joprojām pastāv līdz pat šai dienai dažādās pasaules vietās. Tagad jautājums ir par islāmu un verdzību. Islāms parādījās laikā, kad tautas dzīvoja dziļā neziņā starp sagrozītu reliģiju un citu, kas bija izdomāta, un cilvēki un viņu slāņi bija sadalīti starp despotisku kungu un pazemīgu vergu, kas pakļauts savam saimniekam. Arī arābi, tāpat kā citas apkārtējās tautas, plaši izmantoja vergus un verdzenes, pazemoja viņus, līdz nāca cēlais pravietis, lai viņiem nestu taisnīgumu starp cilvēkiem, gan lielajiem, gan mazajiem, neskatoties uz ādas krāsu vai izcelsmi. Iespējams, ka stereotipiskā aina par vergiem un verdzeniem, kas klausītāja iztēlē rodas, ir veidojusies caur to, kā tas tika attēlots. Plašsaziņas līdzekļi spēlē lielu lomu, radot riebumu un atgrūšanu, kad tiek teikts, ka islāms nav aizliedzis verdzību, un tie palīdz nostiprināt šo negatīvo priekšstatu par islāma attieksmi pret verdzību. Pie tā ir veicinājuši arī tie, kas ir naidīgi noskaņoti pret islāmu un nepārtraukti uzbruk islāmam un tā pravietim tieši šajā jautājumā par islāmu un cilvēku pavērdzināšanu. Taču ne tikai tas islāms jau sākotnēji aizliedza brīva cilvēka pavērdzināšanu. Vai tu zini, ka pravietis Mohameds sallallahu skaidri aizliedza brīva cilvēka pārdošanu un paverdzināšanu? Viņš sava teica, 3 cilvēki, pret kuriem es būšu prasītājs tiesas dienā, un viņš minēja starp tiem arī cilvēku, kurš pārdevis brīvu cilvēku un apēdis tā cēnu. Bet jautājums šeit ir, ja tāds ir islāma skatījums, kā tad pravietim Muhamedam, S.A.V. un viņa biedriem bija vergi? Pirms atbildam uz šo jautājumu, mums jāapzinās, ka islāms ir pēdējā noslēdzošā reliģija. Un likumdošana tai atšķiras atkarībā no jautājumiem un no tā, cik tā ir piemērota cilvēku stāvoklim, pie kuriem tā tiks sūtīta, ņemot vērā viņu apstākļus un atvieglojot viņiem. Tāpat kā likumdošana pakāpeniski tika ieviesta dažādos jautājumos, kur noteikumi atšķīrās. Likumdošanas laikā sākotnēji kaut kas bija atļauts, bet vēlāk tika aizliegts, ka tas bija ar alkohola aizliegumu, 5 lūgšanu noteikšanu un citām pielūgsmes un darījumu lietām. Tāpat islāms izturējās atšķirīgi pret verdzības jautājumu, kas pastāvēja, kad islāms parādījās. Un viņi bija šādā stāvoklī, jo īpaši ņemot vērā, ka šī parādība bija dziļi iesakņojusies visā cilvēces vēsturē, tāpēc likumdevēja rīcība attiecībā uz tiem, kas bija vergi un pie kuriem islāms atnāca, atšķīrās. Imāms Tāhirs ibn Ašūrs saka, islāms skatījās uz veidu, kā apvienot savus 2 mērķus – brīvības izplatīšana un pasaules kārtības saglabāšana. Kad tika atklāta likumdošana, tā deva brīvības faktoriem pārsvaru par verdzības faktoriem, cīnoties ar tiem, samazinot tos un ārstējot to, kas no tiem bija palicis. Šo punktu plaši iztirzājis profesors Muhameds Kudbs savā grāmatā Šaubas par islāmu – verdzības avota izžāvēšana. Islāms pieņēma atšķirīgu filozofiju, kas kopumā bija šāda. Tā tiecās ierobežot verdzības izplatības cēloņus un mudināja uz atbrīvošanu. Likumdevējs neatstāja nevienu iespēju dažādās reliģijas jomās, kur atbrīvošana nebūtu viena no svarīgākajām grēku izpirkšanas formām, un tāpēc likumdevējs noteica. Atbrīvošanas jautājumu likumdevējs saistīja ar 2 nozīmīgiem islāma pilāriem, īpaši paredzot daļu no zakāta līdzekļiem vergu atbrīvošanai. Attiecībā uz gavēni cēlais pravietis noteica, ka atbrīvošana ir izpirkums tam, kurš Ramadāna dienā pārtrauc gavēni dzimumakta dēļ ar savu sievu. Arī slepkavības gadījumā atbrīvošana tiks saistīta ar izpirkumu par nogalināto. Likumdevējs tādējādi atgādina, ka par dzīvību, kas zaudēta slepkavības dēļ, viens no izpirkumiem ir atbrīvošana, dāvāt otru dzīvi, piešķirot brīvību kādam cilvēkam. Arī sadaļā par zihāru verga atbrīvošana tiek likta priekšā gavēnim un nabalu pabarošanai, bet zvērsta izpirkumā likumdevējs pielīdzina verga atbrīvošanu, nabagu pabarošanai un apģērbšanai. Daudzās reliģijas jomās likumdevējs nav palaidis garām nevienu iespēju cilvēku atbrīvošanai, vienmēr to pavēlot vai uz to mudinot. Gudrais likumdevējs neaprobežojās tikai ar šiem izpirkšanas noteikumiem, bet sasaistīja vergu atbrīvošanas jautājumu arī ar nozīmīgām reliģiskām darbībām. Tā, piemēram, cēlais pravietis noteica, ka ap kābu veikta tava atlīdzība ir tāda pati kā tam, kurš atbrīvo vergu, un noteica, ka tam, kurš atbrīvo kādu no vergiem, tiek piešķirta atbrīvošana no elles uguns, kad viņš teica, ik viens musulmanis atbrīvoja musulmaņu sievieti. Dievs ar katra viņas locekli atbrīvos kādu vīna locekli no elles uguns. Patiesi, Dievs visaugstais pavēlēja tiem, kuriem pieder vergi.
un kur vēlas atbrīvot sevi apmaiņā pret noteiktu naudas summu, kas jāmaksā viņu īpašniekiem, lai viņi pieņemtu šo piedāvājumu. Dievs visaugstais saka, un tiem, kas vēlas noslēgt līgumu par atbrīvošanu no jūsu īpašumā esošajiem, noslēdziet šo līgumu, ja redzat viņos labu, un dodiet viņiem no Dieva mantas, ko viņš jums ir devis. Islāms ar to neaprobežojās, tas padarīja vergu īpašnieku atbildību ļoti lielu un aizliedza jebkādu fizisku vai psiholoģisku kaitējumu, kas varētu tikt vērts pret viņiem. Pravietis Muhameds, lai svētība un miers viņam, aizliedz lietot vārdus vergs un verdzena. Pravietis, lai svētība un miers viņam, teica: neviens no jums lai nesaka mans vergs vai mana verdzene, jo jūs visi esat Dieva kalpi un visas jūsu sievietes ir Dieva kalpones. Tā vietā, lai saka, mans buisis, mana kalpone, mans jauneklis, mana jauniete, turklāt jebkāds fizisks kaitējums, kas tiek nodarīts viņiem, tiek sodīts ar verga atbrīvošanu. Kad pravietis redzēja, ka viens no biedriem dara pāri savam puisim, viņš tam sacīja: zini, ka Dievs ir varenāks pār tevi nekā tu pār šo puisi. Es sacīju: Allahas sūtnis, viņš ir brīvs Dieva dēļ. Tad pravietis, lai svētība un miers viņam, teica: ja tu to nebūtu izdarījis, uguns tev būtu skārusi vai pieskāvisies tev. Pravietis aizliedz pat uzlikt viņiem darbus, ko viņi nespēja paveikt, un pavēlēja dot viņiem ēst no tā paša, ko ēd viņi saimnieki, un apģērbt viņus tāpat, kā paši ģērbjas. Pravietis, lai svētība un miers viņam, teica: jūsu brāļi ir jūsu kalpi, Dievs viņus ir devis jūsu pārziņā. Tātad, ja tavs brālis ir tavā pārziņā, tad dod viņam ēst no tā, ko pats ēd, un apģērb viņu tāpat, kā pats ģērbies. Neliec viņiem darīt to, kas viņiem ir par grūtu, un ja tomēr uzdod viņiem ko smagu, tad palīdz viņiem. Tāpēc daži no cēlā praviešu biedriem ģērbās un ģērba savus kalpus tieši tāpat kā paši, sekojot viņa pavēlei. Laikam ejot, miljoniem cilvēku tika atbrīvoti, pateicoties progresīvām likumdošanām, islāma centieniem ierobežot verdzības ceļus un paplašināt atbrīvošanas iespējas, jo islāms tiecās pēc brīvības. Tāpēc viena no vissmagākajām lietām, kas izraisīja naidīgumu starp pravietu un arābiem, bija tas, ka viņi saprata, viņa vēsts nenošķir kungus no viņa vergiem. Un reliģijas skatījumā priekšroka ir tam, kurš ir dievbijīgāks un vairāk seko viņa likumam. Arābam nav nekādas priekšrocības pār nearābu, izņemot dievbijību. Nevis tikai personas bagātības vai stāvokļa dēļ savā tautā, kā to darīja citas tautas, tostarp arābi, dalot un vērtējot cilvēkus pēc šiem kritērijiem. Tāpēc šeiks Muhameds Gazālijs saka, islāms atnāca un atrada verdzību, tad pavēra ceļus tās izbeigšanai, veicināt atbrīvošanu. Pat musulmaņu vēsturē ir daudz zinātnieku vai valdnieku, kuri paši vai kuru tēvi bija vergi. Tas netraucēja viņiem gūt panākumus zinātnē, kļūt par cilvēku vadītājiem, un verdzība, kas bija izplatīta gan austrumos, gan rietumos pirms islāma, tika risināta ar netiešu pieeju, kas noveda pie cilvēku atbrīvošanas un rosināja vergu īpašnieku sirdis atbrīvot viņus, meklējot atlīdzību un žēlastību no Dieva. Un tas nav jauns ceļš, ko būtu ieviests islāms, jo cik gan daudz lietu pravietis, lai svētība un miers viņam, ir atstājis neizdarītas, baidoties uzlikt cilvēkiem grūtības, vai arī baidoties, ka viņi, būdami nesen pieņēmuši islāmu, varētu sākt šaubīties par ticību. Piemēram, viņš neatjaunoja Kabu uz Ibrahīma miera viņam pamatiem. Un kāpēc likumdošana to pilnībā neatcēla? Bet kāpēc islāms atstāja iespēju verdzībai karu laikā, kad gūstekņi nonāca musulmaņu rokās? Uz šo jautājumu ir vairākas atbildes, un viena no tām mums sniedz doktors Muhameds Salims Al-Ava, sakot, verdzība palika tāpēc, ka tautas, kas karo pret mums, arī mūs pavērdzina, tāpēc, ja mēs atceltu viņu paverdzināšanu, mēs atņemtu svarīgu iebiedēšanas, atturēšanas un bāju elementu, kas ietekmē karotāju sirdis. Ja viņi domātu, ka šī kara rezultātā varētu tikt paverdzināti, tad islāms neatcēla verdzību tāpēc, ka tā pastāvēja tā laika starptautiskajās kara tiesībās. Arī ienaidnieks paverdzināja musulmaņu vīriešus un viņu bērnus, un viņu sievietes, tāpēc bija jāievēro savstarpīgums un jāizmanto šī verdzības draudu taktika, no kuras arābi ļoti izvairījās un kuru viņi nicināja. Un lielākais pierādījums tam ir gūstekņu izturēšanās mūsdienu nometnēs un visdažādākie iebiedēšanas un spīdzināšanas veidi, kam ieslodzītie tiek pakļauti karos un citos apstākļos. Un Otrā pasaules kara gūstekņu stāsti nav no tālu pagātnes. Pat pēdējo gadu laikā, piemēram,
Tas, kam tika pakļauti ieslodzītie Guantanamo nometnēs, ir spilgts piemērs šai parādībai. Ir vēl viens aspekts, kuru nevaram ignorēt. Islāma likumos ir noteikumi, kas ir nemainīgi, neatkarīgi no laika, vietas vai apstākļiem, un ir arī tādi, kas var mainīties atkarībā no laika un apstākļiem. Pie šiem mainīgajiem noteikumiem pieder arī šariāta politikas joma, kurā ietilpst arī verdzība. Šajos jautājumos musulmaņi ņem vērā sava laika apstākļus un to, kas tiem ir piemērots, un nav piesaistīti citu laika apstākļiem. Tas parāda šariāta plašumu, jo tas ir nosūtīts visiem laikiem un vietām. Vai pēc šī īsā pārskata var ticēt stereotipam, kas valdīja citās civilizācijās un pirms islāma, par to, kā islāms skatās uz verdzību un kā ar to rīkojas? Vai ir pareizi salīdzināt to, ko atnesa islāma reliģiju, un to, kas cilvēku prātos ir iesakņojies? Stereotips par kungu, kurš ar pātagu nosit savu vergu. Vai tomēr lieta ir citādi nekā izplatītais priekšstats par to, un patiesībā, kā saka doktors Al-Ava, islāms nav izgudrojis verdzību, nav to noteicis un nav pavēlējis verdzību. Islāms ir nācis un atrada, ka verdzība jau pastāv cilvēces vidū, cilvēkiem bija vergi, uz kuriem balstījās viņu ekonomika, un kad viņi karoja, viņi padarīja cits citu par vergiem. Daži bija gūstekņi, tāpēc islāms atvēra durvis verdzības izbeigšanai, ļaujot atbrīvot vergus, un tāpēc mēs redzam, ka verdzība ar laiku pazuda visās vietās, kur ienāca islāms, nesatricinot šīs sabiedrības. Un iesaistīšanās karos, lai pārliecinātu tās par šo cilvēcēm tās vēsturē dziļi iesakņojušos principu. Un realitāte mums rāda, ka tas var turpināties līdz pat pastarai dienai, kaut arī dažādās pakāpēs. Un tieši tādēļ islāms bija patiesāks savā padomā cilvēcei nekā no paša pirmā brīža, kad tas reāli piegāja verdzības un vergu jautājumam, ņemot vērā cilvēku apstākļus un mudinot pakāpeniski no tās atteikties. Ikreiz, kad radās iespēja to darīt, un iznīcinot visu, kas cilvēka dzīvē nav sadarīgs ar vienlīdzību dievišķajos likumos. Ak, cilvēki! Mēs jūs radījām no vīrieša un sievietes un padarījām jūs par tautām un ciltīm, lai jūs iepazītos cits ar citu. Patiesi, viscienījamākais jūsu vidū pie Dieva ir tas, kurš ir visdievticīgākais. Dievs ir visu zinošs, visgudrākais.